Čau visiem! Jūs atrodāties uz rokdarbu kanāla Laba Lapsa. Mani sauc Jaroslava. Un šodien es gribu pastāstīt par saviem eksperimentiem kļavu lapu šūšanā. Man vispār patīk eksperimentēt, apgūt jaunas metodes, meklēt un atrast iedarbīgus un efektīgus paņēmienus. Un, protams, katrā eksperimentā ir ļoti svarīga daļa. Tā ir eksperimentu rezultātu analizēšana. Tāpēc sāksim ar to. Tā ir primāra schēma, ieraudzīta internetā un aizskicētā. Te viss ir sašūts no kvadrātiņiem un taisnas stūru trīsstūriem. Es šūju no veciem trikotāžas apģērbiem, kas rada divas problēmas. Pirma ir ierobežota krāsu izvēle, un otrā paaugstinātā sarežģītība savākšanas laikā. Paskatieties, piemēram, uz šo lapiņu. Abas problēmas te ir klāt. Oranžas krāsas bija tikai divi veidi, tāpēc es papildināju šo lapiņu ar citiem gabaliņiem. Un otrā. Pievērsiet uzmanību līniju krustojumiem. Te viss ir kārtība, te gandrīz, te diezgan labi, bet te un te problēmas. Un meklējot problēmu atrisinājumu, es pārzīmēju schēmu, samazināju gabaliņu daudzumu, palielināju tos pašus. Salīdziniet divas lapas. Man šķiet, ka tie līniju krustojumi izskatās labāk. Un vēl, uz bildes tas nebija skaidri redzams, bet realitātē, jā, centra kvadrātiņš tagad ir pamaz, it sevišķi atrodoties šim elementam blakus. Un es sāku domāt, ko var izdarīt, lai visi elementi būtu saskanēti savu starpā izmēros, un es pārzīmēju schēmu vēlreiz. Tagad man šķiet, ka viss ir labi, bet tā ir tikai hipotēze. Kā būs realitāte, kā teica, sašūsim, redzēsim. Šajā variantā jābūt uzmanīgam griežot detaļās, jo tam ir dažādi izmēri. Un vēl trikotāžas krāsu īpatnības dēļ lapu galiņus šoreiz es šūšu citādi. Pirmkārt, tiksim skaidrībā ar jaunajiem elementiem. Tas ir detaļu komplekts jau divu lapu šūšanai, jo es uzreiz šūju divas lapas. Mazākas lapu krāsu detaļas paliekam saņus, bet ar diviem lielākiem kvadrātiņiem, viens no kuriem ir fona kvadrāts. Strādāsim. Pielikam viens uz otrā sēja pie sējas, izlīdzinam malas un atzīmējam diagonāli. Saspraužam ar kniepādetam. Pāršūsim divas šuves gar diagonāli. Un uz otru pusi. Ņemam kniepādetas un pārgriežam pa to pašu diagonāli. Kā vienmēr atslabinām šuves un atvēram virslaides ar pirkstiem un pēc tam aizgludinām ar gludekļa palīdzību. Ielikam mazu kvadrātiņu sēja pie sējas, te arī
No šīs puses būs labāk. Zīmējam otro diagonāli. Kā agrāk saspraužam un ejam pie šujmašīnas. Un atkal dodam divas šuves gar diagonāli. Es gribu samazināt biezumu virslaižu zonā, tāpēc izgriežu papildu virslaides. Jaunie lapu elementi mums jau ir gatavi. Nodarbosimies ar šo elementu. Pirmajā lapā kociņš bija kā stabiņš, un pēc tam es eksperimentēju, un man šis variants iepatika vairāk. Man šķiet, ka šajā kociņā ir vairāk dinamikas un dzīves, un tagad es gribu sašūt apmēram tādu kociņu. Es apgriežu kvadrātu otrādi, pārzīmēju līniju un pārgriežu. Un tagad viss ir kā agrāk, ja iešuju strēmelīte starp diviem trīsstūriem. Pieliku piesējas, piespraužu ar niepādetām un eju pie šujmašīnas. Un te arī es šuju ar papildu papīra gabaliņu, lai atvieglotu darbu. Noņēmam papīru un viss. Pielikam. Un ejam šūt. Nu, koriģēsim. Tagad sagatavosim piegriezni šim elementam. Pirmkārt, izgriežam kvadrātu, pēc tam atzīmējam no šā stūra 7 centimetri uz vienu virzienu un uz otru. Pēc tam savienosim šo punktu ar šo stūri. Un šeit.
es pārgriezu kvadrātu pa līnijām, man iznāca 3 detaļas. Centrāla detaļā ir gatava piegriezdne lapu galiņam jau ar virslaidēm. Bet šim elementiem vajadzēs papildu virslaides. Es to izdarīju. Plus 2 cm un plus 2 cm. Un šo piegriezni var lietot apgriežot otrādi jau šim elementam. Ir materiāls ar ļoti interesantu krāsu efektu. Es jau izgriezu centrālo daļu. Otru tādu detaļu es gribu veidot no palikušiem gabaliņiem. Man vajag sašūt 2 detaļas kopā, izlīdzinu maliņas, saspraužu un iešu pie šujmašīnas. Izgriezīsim otru galiņu, varam tā, varam tā. Man šķiet, ka būs labāk. Tagad sagatavošu fona elementus. Man ir fona strēmele, man ir piegriezdne, novietoju, atzīmēju punktus un zīmēju līnijas, kur griezt. Un uzmanīgi vienu reizi novietoju piegriezni tā, bet otrreiz otrādi. Atkal savienoju punktus un pēc tam izgriezīšu. Tagad darīšu tā, pielieku, apgriežot otrādi pirmā galiņā fonu, atzīmēju tie un tie un tie. Pārzīmēju līnijas un izgriezīšu. Principā vienlaicīgi šūt 2 lapas ir ērtāk nekā vienu. Es izgriezu savas detaļas tā, lai šeit būtu 1 centimetru izmēra virslaide. Tāpēc, apgriežot fona detaļu, es atzīmēju 1 centimetru šeit un no otras puses šeit. Ok, un pārzīmēju līniju, pa kuru pēc tam šūšu. Tagad es savienoju 2 detaļas tā, lai šeit sakrīstu 2 līnijas. Šūves līnija un griezuma līnija. Un uzmanīgi šeit jāizlīdzina malas. Saspraužu un šūšu. Un sagatavosim otrās
fona detaļas. Apgriežam otrādi. Atzīmējam 1 centimetru šeit un šeit. Pārzīmējam līniju, pa kuru dosim šuvi. Tagad izlīdzinam malas un savienojam šo punktu ar piegriezuma līniju. Ko es gribu izdarīt, ir izgriezt liekas virslaides. Man ir gatavi 2 komplekti, un es veidošu lapu. Kad es savācu iepriekš lapiņas, man viss patika, bet tagad zaļa lapiņa izskatās, manuprāt, nesevišķi labi. Tāpēc es nolēmu samainīt šos elementus. Un tā, man šķiet, būs labāk. Un tagad es sagatavošu šos elementus. Un zīmējam diagonāli. Izlīdzinam malas un piespraužam. Un tagad pāršūsim taisni pa līniju un atkāpjot nedaudz uz āru. Pārgriežam starp šuvēm un atvērām virslaides. Es koriģēšu nedaudz. Savāksim apakšdaļu.
Izgriežam lieku, visu, kur iespējams. Un palika sašūt pēdējo šūvi katra lapā. Tā ir vienīga vietā visā blokā, kur jāizlīdzina visas līnijas, lai būtu skaisti. Parādīšu, kā es to daru. Jā, tieši stūri un tie. Tagad fiksēju, pārzīmēju līniju. Un secinājumi. Man ļoti iepatika šūt pēc šīs schēmas. Es šūšu vēl. Un es domāju par eksperimentu šajā jomā. Kāds būs rezultāts? Parādīšu.